Labrīt, Dievu mīļotie! Labrīt! Es gribu teikt, ka Dievam ir ārkārtīgi liels prieks jūs katru te redzēt, un man arī. Pasaki savam kaimiņam, kas ir reizē arī tavs tuvākais, ka tu priecājies viņu redzēt šī vietā.
Halleluja! Halleluja! Iesāksim ar lūkšanu. Halleluja, dārgais debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo jauno dienu, Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu mīlestību, ko Tu esi izlējis mūsu sirdīs, kungs. Mēs Tev pateicamies par šo iespēju, ka mēs varam sanākt šeit kopā, kungs, Tavā vārdā, Tēvs, vienā prātā, kungs, halleluja, un mēs Tev aicinām, dārgais svētais gars, esi šī vietā. Tu esi mūsu skolotājs. Tu dod mums atklāsmi par savu vārdu. Tu atklāji savu vārdu, kungs, halleluja. Un Tu stiprini katru no mums. Tu pacel katru no mums, jo Tu pazīsti katru no mums personīgi. Un palīdz Tēvs mums iepazīt Tevi vairāk un vairāk, kungs, halleluja, Jēzus Kristus vārdā. Un tāpat arī mēs lūdzam Tēvs par šo pilsētu, par Valmieru, par Valmieras novadu, Tēvs. Mēs lūdzam, lai Tavs vārds aizskar vairāk un vairāk sirdis, kungs. Mēs lūdzam, lai cilvēks sirdis paceļās, atverās Tavam vārdam, Tavam garam, kungs. Mēs lūdzam, lai nāk izmaiņas, lai nāk šīs izmaiņas, kuras Tu sen jau gaidi, kuras Tu esi nolicis, kurām ir jānotiek mūsu zemē, mūsu pilsētā, kungs. Mūsu tautā, Jēzus Kristus vārdā, mēs salaužam katru neticības gadu. Jēzus Kristus vārdā, Satan, Tev nav varas pār mūsu zemi, Tev nav varas pār mūsu tautu. Mēs runājam brīvība, Jēzus Kristus vārdā, brīvība no grēka, brīvība no ēlas, Jēzus Kristus vārdā, Satan, Tu esi zem mūsu kājām, Tu esi uzvarēts jau 2000 gadu atpakaļ, Jēzus Tevi ir uzvarējis, un mēs pasludinām šo uzvaru šī dienā, Jēzus Kristus vārdā, Satan, Tev nav nekāda izreģa. Tu esi lūzers, halleluja, mēs Tev pateicamies, Jēzus, ka Tu visu dari jaunu, ka Tu atjauno cilvēku prātus, ka Tu atjauno cilvēku dzīves, ka Tu atjauno cilvēku salauztās sirds, kungs. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, halleluja, jo Tu esi mīlošs Tēvs, un Tev ir brīnišķīgs plāns katram no mums, Jēzus Kristus vārdā. Halleluja, amen. Un šodien tā Dievs ieliek sirdī, paskatīsimies sākumā par tādu Dievu vīru, Čārlzu Haddonu Spērģinu, un par ticību, kas izaug no Dieva vārda. Un viņš ir ļoti interesanta personība tādā ziņā, kad mums liekas, kad mēs dzīvojam tādā laikā, kad mēs varam redzēt apkārt šo tumsas ietekmi uz sabiedrību un atkrišanu un tam līdzīgas lietas, bet interesanti, ka tanī laikā, kad viņš dzīvoja arī, viņš sastapās ar to pašu. Un tātad viņš ir dzīvis 1834. gada 19. jūnijā Kelvedonā, Anglijā, un miris 1892. gada 31. janvārī Mentonā, Francijā. Un viņš pēc savas konfesionālas piedarības bija baptists. Un viņu mēdza, pat šodien vēl viņu sauc par sludinātāju princi. Viņam bija tik liela ieteikuma, ka šodien vēl cilvēki ņem viņas prediķus un turpina sludināt to pašu, ko viņš sludināja jau, kā tas sanāk jau vairāk kā 100, 200 gadus atpakaļ. Iedomājieties, cik noturīgs šis vārds, ko viņš sludināja. Un tātad nedaudz par viņu dzīvi. 16 gadu vecumā viņš kļuva par kristieti un neilgi pēc tam sāka sludināt. Halo, meitenes, klausties. Spērģins 16 gadu vecumā izglābās un pēc tam neilgu laiku sāka sludināt. Pēc neilgu laiku. Un te rakstīts ir, ka draudze auga ātri un tika uzcelta jauna ēka, metropolitēna saiešanas nams. Tambernakal, jau kā tur sauc, nemāk izrunāt tas. Nu, bet tā būtība, ka tas ir kā saiešanas nams. Tabernakls, nu redz, mums ir latviešu valodas speciālisti. Tabernakls, jā. Kas kļuva par lielāko baptistu draudzi pasaulē tanī laikā. Viņas prediķis regulāri klausījās 1000 cilvēku līdz pat 10 000 cilvēku vienā reizē. Iedomājieties, tas ir 200 gadu atpakaļ. Tas ir Londona. Jā, tas ir tikai Anglija, jā. Tikai Anglija, Londona. Un viņas slavenākais darbs ir ticības darbu. Maigārs varbūt lasīs. Ir, jā. Ticības darbu, jā. Un viņš arī uzstājās, līdzīgi kā Čārlijs Kirks Amerikā, viņš runāja sabiedrībā, uzstājās sabiedrībā un runāja par morāles un sociālajām problēmām, kā arī tanī laikā pret vergu tirdzniecību. Viņš bija ļoti spēcīgs un vienkāršs sludinātājs, kas prata skaidrot Bībeli tā, lai to saprastu gan mācīti, gan vienkārši cilvēki. Ja?
Un šeit, es domāju, ir viena no tām atslēgām, ka viņš padarīja cilvēkiem saprotam Dievu vārdu. Ja? Jo citreiz es paklausos kādu sludinātājs, tik sarežģīti kaut kādas lietas sludina, ka tu vienkārši nevar saprast, ko viņš vispār grib pateikt. Ja es nekad neko tik sarežģīti neteicu, viņš vispār līdzībās ļoti daudz runāja. Un tātad Čārlis viņš arī runāja vienkārši, tā cilvēkiem saprotamā veidā, izskaidroja Bībeles principus, ja, ka to varēja saprast arī vienkārši cilvēki. Un viņu vēl līdz šim brīdim uzskata par vienu no ietekmīgākajiem evaņģēliskiem sludinātājiem visos laikos. Bet kas ir ļoti interesanti, tieši tas punkts man likās arī tāds, kad ir rakstīts, ka viņš savas dzīves laikā saskārās ar kritiku un spiedienu no pašu baptistu vidus, ja, no tās vidus, kurā viņš bija. Jo tanī laikā bija ļoti populārs šīs darvinismu idejas. Un viņas, diemžēl, bija arī iespiedušās tā laika draudzēs. Un viņam pat ir nosaukums, kad viņi tiek definēts kā lejupslīdes polemika, kas īpaši bija spēcīga 1880. gados. Ja. Tā kā visos laikos Sātans ir mēģinājis kaut kādā veidā apturēt draudzes izaugsmi, vārdu sludināšanu, svētā gara darbību ar visādām šādām viltus mācībām, kā konkrēti viņa laikā darvinismu teorija. Un viņam bija ļoti sāpīgi, ka viņš redzēja to, ka neviens no baptistu draudžu sludinātājiem bija pieņēmis šo teoriju, darvinismu teoriju. Iedomājieties, mums šodien grūti tā kā iedomāties, ka tanī laikā, mums liekas, ka kādreiz viss bija labāk, vai ne? Bet patiesībā jau cilvēks, kāds viņš ir, tāds viņš ir visos laikos, ja. Viņam ir šī miesa, viņam ir dažāda veida šīs kārības, uz kurām vēlns, protams, makšķerē un mēģina nostumt no ceļa. Un tā bija viena no viņa dzīves smagākajām cīņām. Un viens no galvenajiem iemesliem bija viņa stingrā nostāja pret darvinismu un Bībeles autoritātes noliekšanu. Ja? Tātad šie cilvēki, kas sludināja darvinismu, iedomājieties, pat draudzēs sludināja darvinismu. Ja? Viņi noliedza Bībeles vārda autoritāti. Jo vienmēr ir šī cīņa par Dievu vārda autoritāti. Kas ir autoritāte? Ja? Kas šodienas sabiedrībā ir autoritāte? Kas tā laika sabiedrībā bija autoritāte? Ja? Tas saucamais relatīvisms, ja? Kad viss ir relatīvs, viss ir nosacīts, ka nekā konkrēti nav. Šodienas Eiropas Savienība balstās uz, es aizmirstu, kā sauc šo filozofu, manuprāt, viņš ir itāļu filozofs, un tas koncepts ir tāds, ka cilvēku kopums sanākot kopā izdomā, kā ir pareizi. Nav nekā konkrēta, nav nekā, teiksim, pastāvīga, nav nekā mūžīgas tāds, teiksim, vērtības, par kurām raksta Bībele, ja cilvēku sabiedrība mēģina katrā laikā kaut kā noārdīt un nostumt nost. Bet Dieva vārds mēs zinām, ka ir mūžīga patiesība. Amen? Un tātad Spērģins uzskatīja, ka šāda pieeja neticības ceļš, ja, kas ved projām no ticības pamatiem. Un viņš asi kritizēja tos, kuri pieņēma darvinismu kā saderīgu ar kristietību. Ja. Un daudzi baptistu līderi tanī laikā viņi apsūdzēja šķeltniecībā un fanātismā. Ja. Tad, kad mēs atceraties, mēs runājam arī par Van Gogu, ja, ka tā kā viņš sāka sludināt, viņš sajūt savā dzīvē evaņģēlistu aicinājumu, viņš sāka sludināt šiem vienkāršiem ogļračiem. Un tad tā konfesija, kuras ietvaros viņš darīja to darbu, viņam tieši šāds te pārmetums arī. Bet, diemžēl, kā mēs lasījām par Van Gogu, viņš neizturēja. Ja? Bet, paldies Dievam, Spērģins viņš nostāvēja, neskatoties uz visiem šiem, uz visām šīm apsūdzībām, ja? Iedomājieties, šķeltniecībā un fanātismā. Par to, ka tu tici Dieva vārdam. Brāļi, ticības brāļi, viņam uzbruk. Ja? Un, kas ir vēl tāds arī ļoti fakts no vēstures, ka Lielbritānijas Baptistu savienība pieprasīja, lai Spērģins pierādītu savas apsūdzības vai tās atsaukt. Taču viņš atteicās kompromitēt savus uzskats un palika pie pārliecības, ka darvinisms un liberālā teoloģija grauj ticību. Es te teikšu slavu Dievu par tādiem ticības vīriem, kas ir gatavi nostāvēt. Tāpat kā
Jans Hus, ja, ka viņš bija gatavs atdot savu dzīvību. Ja. Tāpat arī kā Mārtiņš Luters, kad viņš veica šo reformāciju, kad viņam deva iespēju atteikties no šīm atklāsmēm par ticību, ko viņš bija saņēmis, vai arī iet cietumā, ka viņš izvēlēs labāk iet cietumā. Ja. Bet mēs redzam, ka vienmēr Dieva roka ir bijusi par šiem sludinātājiem, un Dievs viņus personīgi ir vadījis un sargājis, neskatoties uz to, kas notika apkārt. Un kā rezultātā dēļ tā, ka viņš atteikties no savas pārliecības, viņu izslēgt no Baptistu savienības. Un daži Baptistu kolēģi viņu sauc par tumsonību, pārmetot, ka viņš kavē kristietības pielāgošanos modernajam laikmetam. Ja, tagad personīgi es arī esmu saņēmis šādus, ka es esmu dogmatisks. Ja. Nav nekā jauna. Ja. Kā Zalmans saka, viss, kas ir, viss jau reiz ir bijis. Ja. Tā ka nebrīnaties, ja kāds jūs sauc par tumsoņiem, ka jūs kavējat liberālo progresu un tam līdzīgi. Zinātni, jā. Neiet līdzi modernajam laikmetam, ja? Ka uzskatāt, ka vīrietis vēl aizvien ir vīrietis un sieviete vēl aizvien ir sieviete. Halleluja. Jā, un viņu izsmēja, bet viņš stingri turējās pie radīšanas mācības un noraidīja evolūciju. Viņš teica, ka darvinisms ir tieši uzbrukums Dieva radīšanas patiesībai un noveda pie Bībeles autoritātes graušanas. Un Spērģins uzsvēra, ka ja mēs pieņemam, ka pasaule radās bez radītāja vadības, tad nav pamat arī ticībai Kristum. Un viņam bija tāds arī, ko šodien vēl arī cilvēki lieto, atkārto viņu tādu, ko viņš bija, frāzi, ko viņš bija teicis, ka nav iespējams miers starp gaismu un tums. Ja? Nav iespējams, tas ir neiespējams. Ja? Un interesanti, es arī domāju par šiem vārdiem, kad ja cilvēks tā kā dzīvotams gaismā, kādā brīdī tā kā sāk pieļaut kompromisus, ja, ar tumsu, tad kas notiek ar viņu? Viņš vienkārši pāriet tumsā. Tur jau neizveidojas kaut kāds miers vai kaut kas, bet tums pārņem šo cilvēku. Ja. Un tāpēc jau ir strikti, kad, ja es arī teicu, kas kopīgs gaismai ar tums, kas kopīgs, ja? Kas kopīgs, kas var būt kopīgi, kā var būt miers starp gaismu un tums. Ja? Un tāpēc jau ir tas arī, kad citreiz liekas, kad mīļā miera labad. Ja? Mīļā miera labad. Ja? Bet kur tas ved? Ja? Kur tas ved šie kompromisi? Ja? Un es vienkārši gribu iedrošināt to, ka ir vērts palikt gaismā. Ir vērts palikt šajās vērtībās, par ko runā Bībele. Ja? Neskatoties to, ka brīžam nav viegli, brīžam tas ir grūti, bet ir vērts, tāpēc, ka tam ir mūžīga vērtība. Amen? Tāpēc, ka gaisma pastāv mūžīgi. Ja? Un Bībele sauc mūs par gaismas bērniem. Un tad vēl tāds, ko Spērģins runāja, kad šie darvinismu teorijas piekritēji, viņi teica, ka pasaule radusies nejauši, ja, evolūcijas ceļā. Ja, tur ūdens ar akmeni skalojās, radās tur pirmās amēbas, izkāpa krastā un tā tālāk. Ja. Un viņš saka, ja jau pasaule radās nejauši, tad kur ir vajadzība pēc radītāja? Viņš runāja uz šiem sludinātājiem, kas sludināja darvinismu. Tad kur tad jēga vispār, kāda jēga radītājiem, ja jau tā kā pats viss ir noticis? Ja? Un tas, protams, kad izsauc šo rezonanci, kad kāds uzdrošinājās apšaubīt šo viņu mācību. Ja? Un ja mēs skatāmies šodien, tad šodien ir šis saucamais sekulārais humānisms un postkristīgā domāšana, kur Bībele vairs netiek uzskatīta par autoritāti, bet par vienu no daudzajām stāstu grāmatām. Un rezultātā dažādas šīs reliģiskās institūcijas mēģina pielāgoties modernajiem sabiedrības uzskatiem, piemēram, attiecībā uz dzimumu identitāti, laulības izpratni, morāli.
Un Spērģins tanī laikā jau brīdināja, viņš teica, ka ja draudze sāk pieļaut kompromisus ar Bībeles patiesībām, tā nonāk lejupslīdai vai atkrišanai. Tas ir neizbēgami. Ka ja draudze pieņem šīs lietas, pieņem šo, kā mēs šodien sakam, sekulārais humanisms. Ja, kad, un viņš ir vienā ziņā interesanti, kad rietumu pasauli viņi ir izveidojusies pateicoties Bībelē, pateicoties tam, kad Bībeles patiesības tika ienestas sabiedrībā, likumdošanā. Ja, un salīdzinoši, teiksim tā, laba sabiedrība izveidojās, pareizi priekš cilvēku dzīves un tam līdzīgi. Bet tādā brīdī, kad sāka zust šīs normas skaidri definētās, tad šī sabiedrība sāka izplūst, ja, izplūst. Un tas ir tas, kad tu vari dot mīlestību, bet tev arī jādod robežas. Ja. Mēs redzam Bībelē, ka Dievs ir mīlestība. Amen? Amen. Bet viņš iedod robežas, skaidrs robežas. Viņš iedod baušas, iedod 10 baušas, iedod savu vārdu, kā cilvēkiem dzīvot, kā strādāt, kā domāt, kā runāt. Un līdz ar to šis vārds, viņš satura kopā sabiedrību. Pirmkārt jau satura kopā cilvēku dzīvi, satura kopā ģimeni, bet arī sabiedrību. Un ja sabiedrība atsakās, ja viņi ielaiž, tad viņi vienkārši izšķīst, ja? Jo viņa nav satura. Varbūt tas sākums bija labs, ja? Bet bez šīm striktajām robežām viņa tā kā izšķīst. Ja? Un Spērģins to sauc par lejupslīdu vai atkrišanu. Ja? Un šodienas liberālā teoloģija, viņi saka šādus vārdus. Bībele nav jāuztver burtiski, tā tik atspogļo savu laiku. Nu, tā kā kāda no vēstures grāmatām, ja? Grēks nav absolūts, tā ir tikai personīgā pieredze. Un kā mēs, šī frāze, ko daudz ir dzirdējuši, visas reliģijas galu galā ved pie viena Dieva. Universālisms. Universālisms, jā. Krislams. Jā, krislamisms, jā. Un citi vēl saka, ka jā, kad katra reliģija ir tā kā ceļš, vienkārši daudz ceļu, bet visi ved pie Dieva. Nē, Bībele saka, ka Kristus ir ceļš. Ja es saku, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība, un neviens nenāk pie Tēva kā viens ar mani. Amen? Amen. Amen. Un vēl tāds Spērģina vārds, viņš teica, mēs nevaram turēties pie rakstu, iedvesmas un reizē tos noliekt. Ja? Mums ir jāizvēlas vienā vai otrā virzienā. Izšķiršanās ir šī brīža tikums. Ja, kad viņš teica, ka cilvēkam ir jāizdara izvēle. Tev ir jāizvēlās. Es atceros sen atpakaļ Ziks, varbūt arī, kad bija tāda filma Skimti paļoši. Ar ko tu ies, ja? Un tur bija tieši šī kristīgā filma par to, tas saturs bija tajā, kad bija jāizdara izvēle. Nu, ar ko tad tu galā ies, ja? Ar tumsu vai ar gaismu. Ja? Vai Bībele ir tava autoritāte, vai Dieva vārds ir tava autoritāte, vai citu cilvēku domas, vai viedokļi, vai kaut kāda filozofa darbi, tā ir tava autoritāte. Ja? Vai kā Aigars teica, modernā zinātne. Ja? Kas ir tava autoritāte? Ja? Un viņš uzskatīja, ka katram cilvēkam ir jāizdara šī izvēle. Ja? Kādai autoritātei? Kam tad uz kā vārdu viņš nostājās? Ja? Jo viņš teica, nav iespējams turēties pie rakstiem, pie Bībeles un reizē tos noliekt. Tas ir tā kā mašīna, ja tu mēģini braukt, spied gāzi un reizē bremzi, nu nekur tālu tu netiks. Ja? Tas ir tieši tas pats. Un jā, un slavu Dievam, kad par šādiem Dievu vīriem, kas katru, un interesanti, ka ja arī ir šī sabiedrības lejupslīde un morāls lejupslīde, visos laikos Dievs paceļ kādu vīru, kā tādu saucēju balss tuksnesī, kas runās skaidru ticības vārdu, ja, kas atjauno šo sākotnējos šos rakstu patiesības, ka mēs lasām vecajā derībā arī interesanti, kad bija šie ķēniņi, kas būvēja visādus šos elku altārus un pielūdz dažādas svešas dievus un kalpošana templī tika atmesta. Un paiet laiks, un Dievs paceļ jaunu ķēniņu, kurš
izmet ārā no cilvēka sabiedrības, no cilvēka dzīvēm visus šos elku altārus, elku dievību, un ko viņi dara? Viņi sāk lasīt Bībeli. Ja? Vecajā darbībā viņi lasīja Mūzes grāmatas, praviešus, ja? Psalms. Un nekad nav iespējama atjaunotne bez Dieva vārda. Dieva vārds ir kā pamats atjaunotnē. Ja? Visos laikos. Kas paceļ atkal, kas dod šo atzimšanu, tas ir vārds. Patiesības vārds, ja? Ticības vārds. Kad paceļās cilvēki, kas drosmīgi sludina šo ticības vārdu. Ja? Neskatoties uz vajāšanām, neskatoties to, ka kāds viņus apsaukā, izsmēja, ja? Sauc par tumsoņiem vai vēl kaut kā. Ja? Bet šis patiesības vārds, ja? Drosmīgi pasludināt, izmaina cilvēku dzīves. Ja? Atnes glābšanu, atnes dziedināšanu. Amen. Un šī ir Dieva vārda autoritāte. Ja? Dieva vārda autoritāte. Un Dievs mums aicina, ka mums ir jāatgriež pie viņa vārda. Ja? Un savās dzīvēs, savās ģimenēs, savās sabiedrībās, savās pilsētās, ka mums ir jāatgriežās pie Dieva vārda autoritātes. Un mums ir jāaudzē savu ticību un jāstaigā ticībā un jādzīvo ticībā. Un ja mēs ticam vārdam un to apliecinam, tad mums ir garantēta uzvara. Amen? Amen. Un iedomājieties, Bībelē ir doti 8000 apsolījumi, ja, cilvēkiem, ticīgiem. Tur ir tik daudz lietas, vienkārši ņem un stāv uz tiem un apliecina savā dzīvē. Ja. Apliecina vārdu un tu redzēsi brīnums. Atjauno savā dzīvē rakstītā vārda autoritāte, stāv rakstīts. Ja. Ko Jēzus tur, kad viņam bija šī cīņa ar vēlnu, ko viņš teica? Stāv rakstīts. Ja. Stāv rakstīts. Ja. Un viņa vārds ir tuvu mūsu sirdīs un mūsu mutēs. Šī ir arī ārkārtīgi svarīga. Ja mēs gribam dabūt Dieva vārdu savā sirdī, tad mums viņš ir jārunā, jāpliecina ar savu mutu, un tādā veidā viņš aizies un iesakņosies mūsu sirdīs. Un mēs to redzam no 5. Mūzes 30. nodaļa 14. pants, un šeit ir rakstīts, tavs vārds ir ļoti tuvu pie tevis, tavā mutē un tavā sirdī, lai tu to pildītu. Tātad sākums ir mutē, pēc tam sirdī. Un Romiešiem 10.8 tas atkal atkārtojās. Viņi citēja šo pašu rakstvietu no 5. Mūzes. Tu pie tevis ir tavs vārds. Tavā mutē un tavā sirdī. Proti ticības vārds, ko mēs sludinām. Ja? Amen. Ka mēs lietojam šo vārdu, ja? Ka mēs viņu runājam. Un caur to mēs nezinām, kā tas notiek tīri tehniski, bet tas vārds iesakņojas mūsu sirdīs. Ja? Jo mums ir svarīgi panākt šo sirds ticību. Ja? Ka mēs nevis intelektuāli piekrītam, jā, tā ir patiesība, bet ka tas vārds iesakņojas mūsu sirdīs, un šis vārds, mēs varam teikt, ka viņš kļūst par miesu. Ja? Mēs kļūstam par dzīviem vārda nesējiem savās dzīvēs. Ja? Caur to. Un tas ir svarīgi. Un tāpēc ir svarīgi, kad mēs ne tikai svētdienās vai sestdienās, kā nu kurā vietā, nākam kopā un iedzināmies vārdā, bet kad šis vārds, ka tā ir mūsu ikdiena. Ka tā ir mūsu ikdiena. Ka viņš ir mūsu mutēs un ka viņš ir mūsu sirdīs. Amen? Un tas atnes ticību mūsu dzīvēs. Ja? Tas atnes ticību mūsu dzīvēs. Un ir tas arī moments, kad cilvēki saka, nu kā es varu ticēt, ja? Nu tieši tādā tu vari ticēt. Ka tev sākumā ir jāieliek šis vārds sevi, ja? Jāieliek savā sirdī. Tāpēc, ka šis vārds atnes ticību mūsu dzīvē. Mēs nevaram piespiest sev ticēt. Ja? Tas nav kaut kāds tāds labās gribas solis. Es tagad ticēšu. Paiet brītiņš, tas ir vienkārši entuziasms. Ja? Tas ir tāds uz tādām emocijām. Jā, es tagad ticēšu. Bet tas ir darbs. Tas ir darbs pie mūsu sirdīm, lai mūsu sirdis piepildās ar vārdu. Un šis vārds atnes ticību mūsu sirdīs. Ja? Un tad, kad šis vārds ir atnes ticību mūsu sirdīs, tad
paskatīsimies, ko ticība var darīt. Ko ticība var darīt? Pirmais, ticība uzvar jebkuru pretinieku. Amen. Amen? Amen. Un Lūkas evaņģēlijas 6:17 ir rakstīts par Jēzu. Nokāpis līdz ar viņiem no kalna, viņš nostājās līdzenā vietā, un tur bija liels mācekļu pulks un liels ļaužu daudzums no visas Jūdejas un Jeruzalemes, kā arī no Tiras un Sidonas jūrmals, kas bija sanākuši viņu klausīties un likties dziedināties no savām slimībām. Tātad cilvēki bija sanākuši klausīties un likties dziedināt. Kāpēc bija svarīgi klausīties? Tāpēc, kad viņiem bija sākumā jādzird šis vārds. Ja? Viņiem bija vajadzīgs vārds, kas atnes ticību viņas sirdīs, un viņi varēja saņemt dziedināšanu. Un tālāk mēs lasām, arī tie, kas bija ļaunu gara apsēsti, tap veseli. Un 19. pantā rakstīts, un visi ļaudis mēģināja viņam pieskarties, jo spēks izgāja no viņu, un viņš visus darīja veselis. Ja? Tad viņš sākumā sludināja vārdu, vārds atnes ticību, un ļaudis, kas pieskārās Jēzu, viņš viss darīja vesels. Amen? Amen. Un vēl no Marka 11, 22 līdz 24. Un Jēzus atbildēja un tiem sacīja, ticiet uz Dievu, jo patiesi es jums saku, ja kas šim kalnam sacīs, celies un meties jūrā un nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs, ka notiks, ko viņš saka, tad viņam tas notiks. Tāpēc es jums saku, visu, ko jūs lūgdam lūgsiet, ticiet, ka jūs dabūsiet, tad tas jums notiks. Ja? Un šeit es atkal mudinu, ticiet uz Dievu, ticiet tā kā Dievs. Ja? Ticiet tā kā Dievs tic. Ja? Viņš saka, ja kas šim kalnam sacīs. Un interesanti, kad jo vairāk mēs lasām rakstus, jo mēs vairāk redzam šo saikni starp vārdu un runāšanu, starp ticību un runāšanu. Sirds, vārds, ticība, runāšana, tas visu laiku mījās, klausīšanās, ja? Un rīcība. Un ir rezultāts, ja? Ka tas nav vienkārši kaut kāds savs vārds, ja? Kaut kāds akadēmisks vārds, bet ka šis vārds kļūst dzīves. Vārds top miesa. Ja? Ne tikai kā Jēzus atnāca un iemantoja miesu, bet tas vārds kļūst miesa mūsu dzīvēs, ka viņš piepildās. Ja? Amen? Amen. Un Jēzus, kad viņš mācīja par ticību, viņš runāja, ka ticība ir spēks, kas var aizstumt kalnus, ka tā ir pārdabīga iejaukšanās, kas izmaina apstākļus. Un viņš mudināja stāties pretī vēlnam, un viņš teica, vēlns bēgs no jums. Un mums nav jāpieņem viss, ar ko mēs sastopamies savā dzīvē. Tāpēc, ka ir kalni, kas nāk no vēlna, kuri mums ar ticības spēku ir jāiemet jūrā. Un vēlns, viņš zina, kāds ir ticības spēks, tāpēc viņš cenšas ienest draudzē aplams mācības un liberāro teoloģiju, kuras rezultātā ticīgie zaudē spēku. Vēlns zina, kāds spēks ir vārdā. Ja? Viņš zina, kāds spēks ir ticībā. Iedomājieties, kad ja cilvēki pieceļās ticībā, viņi var nojaukt visus šos vēlnu sabūvētos kalnus savās dzīvēs. Ja? Un ne tikai savās dzīvēs, savās ģimenēs, savās pilsētās, savās valstīs. Un tāpēc jau vēlns baidās no tā. Tāpēc viņš nes tāds darvinismu teorijas Spurgeona laikā, mūsu laikā visādas liberālās teoloģijas un teorijas un kristīgo šo filozofiju, ja? Bla, 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 kur tikai runā, bet spēka nav tur. Ja? Vēlns jau zina, ka tas viss strādā. No otras puses viņš zina, ka katrs cilvēks grib kaut ko intelektuāli šīs zināšanas. Viņam vajag. Viņš ir gudrs, viņam ir divas augstākās. Ja? Viņš ir pārbeidzis teoloģiju. Ja? Viņš ir teologs. Bet vai tur ir spēks? Ja? Vai tur ir ticības spēks, kas spēj aizstumt kalnus? Kāpēc Spurgeons sludināja vienkāršus vārdus? Tāpēc, ka tur bija spēks. Tur bija spēks, kas mainīja cilvēku dzīves. Tur bija ticības spēks, kas mainīja cilvēku dzīves. Kāpēc visi elli pret viņu sacēlās? Tāpēc, ka viņi zināja. Viņi zināja, ko tas atnesīs. Ja?
Pa Jēzu ir rakstīts, ka viņš atnāca, lai izrādītu vēlnu darbs. Bet arī draudzes uzdevums ir izrādīt vēlnu darbs. Bet bez ticības to nevar. Bet pateicoties ticībai, mums ir šis spēks, ka mēs varam mest šos kalnus jūrā. Gan savās dzīvēs, gan arī citu cilvēku dzīvēs. Amen? Amen. Un 1. Jāņa 5.4 ir rakstīts, jo viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli. Un šī ir tā uzvara, kas ir uzvarējis pasauli. Kas? Mūsu ticība. Amen? Jo viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli. Un šī ir tā uzvara, kas uzvarējis pasauli. Mūsu ticība. Es domāju, tā ir ārkārtīgi spēcīgi vārdi. Piekrīt? Viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli. Amen. Halleluja. Un šī ir tā uzvara, kas uzvarējis pasauli. Mūsu ticība. Sātans nevar uzvarēt kristieti, kurš staigā ticībā. Sātans nevar uzvarēt kristieti, kurš staigā ticībā. Tāpēc, ka viņš ir zem mūsu kājām. Ar ticības spēku vienmēr ir saistīta arī eņģeļa aktivitāte. Un princips ir paklausīt Dievam, kā ir rakstīts, Jākabās, padodieties Dievam, stājieties pretī vēlnam, un viņš bēgs no jums. Nevis mums ir jābēg, viņam ir jābēg. Viņam ir jābēg. Halleluja. Tātad ticība uzvar jebkuru pretinieku. Jo viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli. Un šī ir tā uzvara, kas uzvarēs pasauli. Mūsu ticība. Pateiksim visu kopā, jo viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli. Un šī ir tā uzvara, kas uzvarēs pasauli. Mūsu ticība. Amen. Halleluja. Paldies Tev, Tās, paldies Tev, Tās, paldies Tev, Tās, ka Tu stiprini mūs, ka Tu dod mums jauns spēku, kungs, iet uz priekšu. Halleluja, mēs Tev pateicamies, dārgais svētais gars, ka Tu esi mūs dzemdējis, ka Tu mūs esi piedzemdējis savā valstībā un ka Tu esi devis mums šo ticības drosmi, ticības spēku, halleluja, ar kuras palīdzību mēs varam uzvarēt visus šos nelabvēlīgos apstākļus, ko vēlns mēģina būvēt mūsu dzīvēs. Jēzus Kristus vārdā, halleluja, halleluja. Un paskatīsimies uz priekšu nākošo punktu. Ticība dod varu pār vēlnu. 1. Jāņa 5.18. Un šeit ir rakstīts, mēs zinām, ka ik viens, kas no Dieva dzimis, negrēko, bet tas, kas no Dieva dzimis, pasargā sevi un ļaunais neaizskar viņu. Un šeit ir tas princips, kad tas, kas no Dieva dzimis, ja, kas ir piedzimt no Dieva, tas ir, Bībele saka, ka mēs kļūstam pa jaunu radību, ka viss vecais ir pagājis un viss ir tapis jauns. Izmainās cilvēku būtībiem. Grēcīgā daba paliek pagātnē, bet piedzimst jauns radījums. Jā. Jauns radījums, kas nav, kā Bībele saka, viņš nav ne no miesas, ne no vecāku, ne no vīra gribas, bet no Dieva. Un ļaunais neaizskar viņu. Izmainās cilvēku būtība. Un tālāk Marka 16.17 ir rakstīts, bet šīs zīmes ticīgajiem ies līdz, manā vārdā tie ļaunas gars izdzīs, jaunām mēlēm runās. Ja? Un tagad mēs piedzimstam no augšienes, Dievs iedod savu autoritāti. Viņš saka, manā vārdā tie ļaunas gars izdzīs. Ja? Tāpēc arī tumsa baidās. Tumsa baidās no Dieva vārda patiesības. Ja? Vēlns zina rakstus, ja. Vēlns zina rakstus. Un, protams, kad viņš kā stratēģis, viņš mēģina izšaubīt, ja, atnest šaubas. Nu, vai tieši tā kā viņš pie Ievas atnāca? Nu, vai tad Dievs tiešām tur to un to? Vai, nē, jūs jau mirdami nemirsiet, ja. Ko viņš atnāca? Viņš atnāca, lai izšaubītu vārdu autoritāti.
tas pats princips, ja? Visos laikos. No Ēdens dārza jau tieši tas pats princips, kādā veidā vēlas uzbrukt. Viņš mēģina izšaubīt vārdu autoritāti, aizvietot vārdu ar kaut kādu cilvēku pieņēmumu kopumu, teiksim tā, vai filozofiju, vai teorijām kaut kādām, ja? Vai tad tiešām tā ir teicis? Nu, un visus jau varbūt nemaz neizzīs, ja? Nu jā, tikai tur kaut kādi izredzētie vai kaut ko, ja? Nu, stāv rakstīts, ja? Kā Jēzus? Viņš vienmēr teica, stāv rakstīts, ja? Un tu Sātans atkāpās. Halleluja, tas nav godīgi. Jēzus teica, stāv rakstīts un Sātans atkāpās, ja? Halleluja. Un ja arī tu esi mazais pirkstiņš Kristus miesā, pēdas mazais pirkstiņš Kristus miesā, vienalga Sātans atrodas arī zem šī mazā pirkstiņa. Parāda vietu Sātanam, tu esi zem manām kājām, tur ir tavu vieta. Halleluja. Mēs esam piedzimuši, kā šeit rakstīts, mēs esam piedzimuši no Dieviem. Mūsu būtība ir tā, ka mēs gribam dzīvot svētas dzīves. Amen. Ļaunais neaizskara mūs. Un mēs izdzenam ļaunos ar Dievu vārdu, ar Jēzus vārdu. Halleluja. Mēs esam jauni radījumi Jēzu Kristu, un mums ir pilnīgi uzvara pateicoties mūsu ticībai. Viss vecais ir pagājis, un viss, kas ir, viss ir tapis jauns. Mēs esam nosēdināti debesīs kopā ar Kristu. Sātans tika izmests no debesīm. Halleluja. Un interesanti, jā, kad tas nav kaut kāds tāds, ka Dievs viņu būtu, kaut kur nolicis stūrītī, pasēdiet. Viņš viņu izmet ārā. Tāpēc arī Bībelē saka, izmet ļauno no savu vidus. Jā. Mums nav jāsadzīvo ar tumsas kaut kādiem darbiem mūsu dzīvēs. Jā. Man bija tāds gadījums, kad man viens, man viņš bija, neteiksim, ka draugs, bet, tāds labs paziņ. Un viņš aizrāvās ar tādā New Age tāds virziens, kur, cilvēks pats tā kā ir Dievs, visi centrā. Un viņam bija tā teorija, kad tur kaut kāds cilvēks bija saslims ar vēzi, un ka viņam ir jāsadzīvo. Ja? Jāsadzīvo. Un man patīk tā ziņā, kā Spērģinam, viņam bija šī atklāsa, un viņš teica, nekas nevar būt kopīgs gaismē ar tumsu. Mums nav jāsadzīvo ar tumsas darbiem, ja? Mums viņi ir jāpatriec, ja? Mums ir jāpatriec visi šie tumsas darbi no savām dzīvēm. Vai tās ir slimības vai sērgas, ja? Vai tā ir kaut kāda depresija, ja? Mums nav jāsadzīvo ar depresiju. Dievs mums ir iedevis šos garīgos ieročus. Pirmkārt, viņš mums ir iedevis savu vārdu. Mums nav jāsadzīvo ar šīm lietām, kas nāk no vēlnē. Amen? Amen. Un vēl viena lieta, ko dod ticība dod varu pār visām slimībām un sērgām. Mateja evaņģēlijas 8. nodaļa 1-3. Un šeit ir atkal par Jēzu, un kad viņš nokāpa no kalna, daudz ļaužu viņam sekoja. Un redzi, kāds spitālīgs vīrs pienāca, nometās viņu priekšā zemē un sacīja, kungs, ja tu gribi, tu vari mani šķīstīt. Un viņš roku izstiepstu aizskāra un sacīja, es gribu top šķīsts. Un tūdaļ tas tapa šķīsts no savas spitālības. Un interesanti, kad šeit šie vārdi, ja, viņi arī ļoti spēcīgi atsaucās uz manu dzīvi. Kad kuģis bija nogrims un es biju jūras vidū, un šī mana vienkāršā lūkšana, kad es biju reāli laivā, naktī, vētrā, jūras vidū, un es Jēzum teicu, ja tu gribi izglābt mani, bet ja ne, tad lai tas viss beidzās, tāpēc, ka es fiziskiem spēkiem to vairs nespēju izturēt. Un tad ir šie vārdi, kas nāk no Jēzus, viņš saka, es gribu tevi izglābt. Tā ir mana griba, es gribu tevi dziedināt, es gribu tevi atbrīvot, es gribu. Ja? Viņš saka, es gribu. Halleluja. Tāds ir mūsu Dievs, viņš grib mūs
aizskart ar savu mīlestību. Halleluja! Viņš grib, lai brīvība atnāk tavā dzīvē, ja tev ir bijis kaut kādas atkarības. Ja? Viņš saka, es gribu, ka tu tiec brīvs no visām šīm lietām. Halleluja! Un apstuļu darbos 10:34 rakstīts, bet Pēteris sāka runāt sacītams, tiešām es atzīstu, ka Dievs neuzlūko cilvēku vaigu. Un šī ir ārkārtīgi svarīgi rakstīt, ka Dievs neuzlūko cilvēku vaigu. Ko viņš ir gatavs darīt vienam, viņš ir gatavs darīt otram. Amen. Viņam nav kaut kādi izredzētie mīlulieši, kuriem viņš tikai izdarīs kaut ko labu. Dievs neuzlūko cilvēku vaigu. Ja viņš grib izglābt vienu, viņš grib izglābt arī otru. Ja viņš grib dziedināt vienu, viņš grib dziedināt arī otru. Ja viņš grib atbrīvot vienu, viņš grib atbrīvot arī otru. Amen? Amen. Un tas dod lielu brīvību. Ja? Jo citreiz ir tas, ka cilvēks saka, kas es esmu? Es jau neesmu tā vērts, ja? Kā šis virsnieks. Ja? Viņš teica, es jau neesmu tā vērts. Ja es saku, tu esi tā vērts. Ja? Šodien pestīšana atnāks tavam namam. Tavs kalps tiks dziedināts. Ja? Virsnieks teica, saka tikai vārdi. Halleluja. Halleluja. Un kā mēs lasām šo stāstu no Mateja evaņģēļa 8:5-10 par šo virsnieku, un Jēzus beigās saka, viņš saka tāds vārds, viņš saka, ne pie viena Izraēlā es tādu ticību neesmu atradis. Ko tad šis virsnieks tāds sarežģīti pateica tik ļoti? Vienkāršs vārds viņš teica. Viņš teica, ka es saprotu principu. Viņš teica, es arī esmu zem pakļauts, ja? Zem varas, kā armijas cilvēks, ja? Kas balstās uz pavēlēm, uz vārdu, citiem vārdiem sakot. Un viņš izprata šo principu. Un viņš Jēzum saka tikai vārdu. Un Jēzus brīnījās, viņš saka, kur tik skaidri vienkārši ticība. Ja? Tas ir tas, ko arī Čārlis, ja, ka viņš sludināja šo vienkāršu vārdu, ja, kas atnes ticību, kas atnes risinājumu. Citreiz cilvēki tik ļoti viss sarežģīja, ka paši nesaprot, ko viņi grib pateikt. Ja es saku, es gribu, es gribu tevi izglābt, es gribu tevi samīļot, ja. Es gribu būt klāt esoši tavā dzīvē, ja, tavās situācijās, tavās grūtībās, ja. Viņš nav kaut kāds Dievs, kurš sēž uz mākoņiem un tikai zibeņus mēdā, kā citiem priekšsacīt, ja. Meklē katru iespēju, kā cilvēkam kaut kā ieriept, ja. Dievs ir mīlestība, ja. Viņš saka, es gribu, ja. Es gribu top šķīsts, ja. Halleluja. Halleluja. Ja. Da. Da. Citiem arī tāds priekšstats. Bet ne jau vēl Dievs saka, es esmu mīlestība. Jā, viņš ir iedevis savu vārdu robežas, ja. Tas ir, nav kaut kāda tāda, man arī stāstīja, ka vienās bērēs mācītājs saka, Dievs mīl visus, un cilvēks paņem to vārdu, mēs varam darīt, ko grib, Dievs mīl visus. Protams, ka Dievs mīl visus, bet ir konkrēts vārds, kur ietvaros tev ir jādzīvo. Mums jādzīvo tīras dzīves, mums ir vajadzīgs svētums, ja? Mums ir vajadzīga dievbijība, kas satur mums dzīves kopā. Ja? Kā mēs runājam par sabiedrību, ka sabiedrībā vajadzīgs šis vārds no Dieva, Bībele, ja? Kas satur kopā, ja? Ka tas kaut kur neizplūst kaut kādā bezformā, bezsakarā. Ja? Bet šie vārdi, ja, ko es gribu. Ja? Tas ir kā Jākab, bet ebrejiem, vēstule ebrejiem teikts, ka mēs varam pieiet, ja, pie žēlastības troņa, mēs varam pieiet pie žēlastības troņa un saņemt apžēlošanu un palīdzību īstajā laikā. Ja. Viņš grib. Viņš gaida, kad cilvēki nāks pie viņa. Lai saņemtu šo apžēlošanu un palīdzību īstajā laikā. Ja. Kādā laikā? Īstajā laikā. Dievs zina. Kad ir jāatnāk atbildēm uz šīm lūkšanām, ko mēs esam lūguši. Jā, varbūt tu esi gadiem lūdz par kaut kādām lietām. Ja es saku, es zinu un es gribu tev palīdzēt. Bet atbilde atnāks īstajā laikā. Amen. Īstajā laikā.
Bet šis princips, ka mēs varam pieiet pie žēlastības troņa un saņemt šo žēlastību un palīdzību. Mēs Tev pateicamies, Jēzu. Mēs Tev pateicamies, Jēzu. Ka mēs bez bailēm, bez nosodījuma varam nākt pie Tevis. Jo mēs zinām, ka Tu gribi, ka mēs nākam pie Tevis. Un ka mēs varam saņemt šo žēlastību un palīdzību un apžēlošanu, kungs. Mēs Tev pateicamies. Paldies Tev, Jēzu, ka Tu mūs iemīlēji tad, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Un mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies, Svētais Gars, ka Tu dod mūsu dzīvē šo ticības spēku, šo ticības drosmu, kungs. Halleluja. Ka Tu dari mūs stiprus ticībā, kungs. Halleluja.